Vai tu esi gatavs kopā ar mums iepazīstināt arī nākotnes karavīrus ar valsts aizsardzības dienestu? Jā, manuprāt, ļoti vienkāršotā formātā es varētu iepazīstināt visus. Kā tu nonāci līdz lēmumam brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam? Lēmums bija, ja godīgi, diezgan vienkāršs. Pirms pāris nedēļām es redzēju, ka līdz 1. decembrim ir jāpiesakās uz nākamo iesaukumu. Un es tā padomāju, ka ja nu gadījumā mani pēc vidusskolas iesauktu un es jau tajā brīdī eju augstskolā, man liekas, tas nebūtu baigi forši un labāk būtu uzreiz aiziet uz to aizsardzības dienestu. Es jau zināju, ka līdz 1. decembrim ir jāpiesakās. Atradu mājaslapu vadu, kur ir jāizpild pieteikuma anketa. Anketa bija ļoti vienkārša. Izpildīju anketu. Tajā pašā vakarā uz e-pasta atsūtīja ziņu, ka 1 vai 2 nedēļu laikā sazināsies no rekrutēšanas centra un pastāstīs, kas tālāk notiks. Un, man liekas, pat 1 nedēļu nepagāja. Piezvanīja no rekrutēšanas centra, prasīja, vai es tajā un tajā datumā varu tikt uz medicīnas pārbaudēm. 8:30 no rīta bija jābūt Krustbaznīcas ielā, aizbraucu uz Krustbaznīcas ielu. Bija jāizpild vēl pāris anketas, tad tālāk devos uz Ezermales ielu, uz medicīnas centru. Tur tas process bija tāds drusciņ interesants. Bija jāiziet pie 11 ārstiem. Tas izklausās tā diezgan daudz, bet īstenībā viss gāja ļoti raiti. Tur bija visādi rentgeni jātaisa, pie psihiatra jāiet, pie ģimenes ārsta bija slēdziens jādabū un tā tālāk. Man liekas, ka vidēji pie ārsta es pavadīju kādas 5-10 minūtes maksimum. Izgāju medicīnas pārbaudes, man pateica, ka es esmu derīgs. Bija jāuzvana uz vienu telefonu numuru, jāpasaka, ko man pateica tajā medicīnas centrā. Un tā, es gaidu nākamo ziņu. Kādas sajūtas bija tad, kad atnāca šis pirmais e-pasts, ka pieteikuma anketa ir saņemta, un tad, kad atskanēja zvans par to, lai tu dotos uz medicīnas komisiju? Man tā sajūtas bija tāds diezgan, man grūti aprakstīt, drusciņ dīvains, jo kādreiz, kad es biju sīks, es iedomājos, kā es nākotnē varbūt skraidīšu apkārt kā karavīrs un tur šaudīšos apkārt, bet man nelikās, kad es jau drusciņ paaugos, man nelikās, ka tā varētu būt realitāte, bet tagad parādījās aizsardzības dienests. Un es redzēju, ka ir iespēja kaut ko tādu pamēģināt, un es paņēmu to iespēju. Vēl joprojām tajā pašā medicīnas centrā es biju, un apkārt staigā karavīri formas tērpos. Tāda drusciņa surreāla sajūta, bet cerams, ka viss sanāks. Ko tu sagaidi no dienesta, kad būsi pats formā? Kā es minēju pirms tam, tad, kad es sīkāks biju bērnudārzā gāju, es jau tā kā sapņoju, ka es kādreiz varētu būt karavīrs, bet tad, kad paaugos, tad drusciņ tā pierimās tas viss, jo vairāk pazīstami ir arī saistīti ar armiju. Man likās, ka viņi ir bezmazai augstākā līmenī kā es, ka viņi ir kaut kas krutāks un, ka es nekad nebūšu, negribu teikt, nekad nebūšu armijā, bet ka es nebūšu tik grūti pateikt, grūti atrast vārdu priekš šī, bet man vienkārši nelikās, ka es kādreiz būšu armijā, ka es nebūšu formas tērpā, jo uzreiz tas formas tērps arī liekas, armijā uzreiz iet un tā, bet, bija šī iespēja, izgāju medicīnas pārbaudes, un es ceru, ka tālāk sazināsies ar mani, un es arī kaut kad būšu formas tērpā, jo izmērus arī jau paprasīju formas tērpam, kurpēm arī izmērus, tā kā, cerams, ka viss sanāks. Par ko varbūt ir kaut kāds satraukums, kas varētu notikt dienestā? Man pagaidām nav baigi lielais satraukums, vai varbūt es vēl joprojām neesmu sapratis īsti, ka es esmu iestājies tā kā aizsardzības dienestā, bet lielākais satraukums, manuprāt, varētu būt par fizisko sagatavotību, lai gan es esmu gājis basketbolā 10 gadus un man fiziskā ir ļoti laba.
tomēr armija ir armija, un tur tās fiziskās pārbaudas pēc video, ko es skatījies, diezgan ekstrēmas dažreiz izskatās, bet, man liekas, ka es tam tikšu cauri, un baigi citas lielas problēmas es nesaskatu tajā. Man liekas, ka viss būs forši. Vienkārši pateikt to, kas tur rakstīts? Jā. Tā, atsūtīja tikko e-pastu. Informējam, ka jūs esat atzīts par derīgu valsts aizsardzības militāriem dienestam, un komisija ir pieņēmusi lēmumu iesaukt. Un jums dienests sāksies 24. gada 19. jūlijā Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē. Jej!